Dokuments numur 9. Bezgalīgā gara attiecības ar visumu. Notika dīvaina lieta, kad paradīzes klātbūtnē vispārējais tēvs un mūžīgais dēls apvienojās, lai sevi personalizētu. Nekas šajā mūžības situācijā neliecināja, ka apvienotais darbonis personalizēsies kā neierobežots garīgums, kas saskaņots ar absolūto prātu un apveltīts ar unikālām enerģijas manipulācijas prerogatīvām. Viņa rašanās pabeidz tēva atbrīvošanos no centralizētas pilnības saitēm un no personības absolūtisma važām. Un šī atbrīvošanās atklājas apvienotā radītāja apbrīnojamajā spējā radīt būtnes, kas labi piemērotas, lai kalpotu kā kalpojošie gari, pat vēlāk attīstošos visumu materiālajām radībām. Tēvs ir bezgalīgs mīlestībā un gribā, garīgajā domā un mērķī. Viņš ir vispārējais uzturētājs. Dēls ir bezgalīgs gudrībā un patiesībā, garīgajā izpausmē un interpretācijā. Viņš ir vispārējais atklājējs. Paradīze ir bezgalīga spēka apveltīšanas potenciālā un enerģijas dominēšanas spējā. Tā ir vispārējais stabilizētājs. Apvienotajam darbonim piemīt unikālas sintēzes prerogatīvas, bezgalīga spēja koordinēt visas esošās visuma enerģijas, visus aktuālos visuma garus un visus reālos visuma intelektus. Trešais avots un centrs ir visu daudzveidīgo enerģiju un dažādo radību, kas parādījušās vispārējā tēva dievišķā plāna un mūžīgā mērķa rezultātā, vispārējais vienotājs. Bezgalīgais gars, apvienotais radītājs, ir universāls un dievišķs kalpotājs. Gars nepārtraukti kalpo dēla žēlastībai un tēva mīlestībai, pat saskaņā ar paradīzes trīsvienības stabilo, nemainīgo un taisnīgo taisnīgumu. Viņa ietekme un personības vienmēr ir jums tuvu. Tās jums patiešām pazīst un patiesi saprot. Visos visumos apvienotā darboņa aģentūras nepārtraukti manipulē ar visu telpas spēkiem un enerģijām. Tāpat kā pirmais avots un centrs, arī trešais reaģē gan uz garīgo, gan materiālo. Apvienotais darbonis ir dieva vienības atklāsme, kurā viss pastāv – lietas, nozīmes un vērtības, enerģijas, prāti un gari. Bezgalīgais gars caurstrāvo visu telpu. Viņš mājo mūžības lokā, un gars, tāpat kā tēvs un dēls, ir pilnīgs un nemainīgs, absolūts. Sadaļa numur 1. Trešā avota un centra atribūti. Trešais avots un centrs ir pazīstams ar daudziem vārdiem, kas visi apzīmē attiecības un atzīst funkciju. Kā Dievs gars, viņš ir personības koordināts un dievišķs līdzvērtīgais Dievam dēlam un Dievam tēvam. Kā bezgalīgais gars, viņš ir visuresošs garīgais iespaids. Kā vispārējais manipulētājs, viņš ir enerģijas kontroles radību priekštecis un kosmisko telpas spēku aktivizētājs. Kā apvienotais darbonis, viņš ir tēva dēla kopīgais pārstāvis un partnerības izpildītājs. Kā absolūtais prāts, viņš ir intelekta apveltīšanas avots visos visumos. Kā darbības dievs, viņš ir kustības, pārmaiņu un attiecību šķietamais priekštecis. Daži no trešā avota un centra atribūtiem ir atvasināti no tēva, daži no dēla, savukārt citi nav novērojami kā aktīvi un personiski klātesoši ne tēvā, ne dēlā. Atribūti, kurus grūti izskaidrot, ja nepieņem, ka tēva dēla partnerība, kas mūžina trešo avotu un centru, konsekventi darbojas saskaņā ar paradīzes absolūtisma mūžīgo faktu un to atzīstot. Apvienotais radītājs iemieso dievības pirmās un otrās personas apvienoto un bezgalīgo koncepciju pilnību. Kamēr jūs tēvu uzlūkojat kā sākotnējo radītāju un dēlu kā garīgo administratoru, jums vajadzētu domāt par trešo avotu un centru kā par universālu koordinātoru, neierobežotas sadarbības kalpotāju. Apvienotais darbonis ir visas aktuālās realitātes korelātors. Viņš ir tēva domas un dēla vārda dievības krātuve un darbībā mūžīgi ievēro centrālās salas materiālo absolūtismu. Paradīzes trīsvienība ir noteikusi universālo progresa kārtību, un dieva providence ir apvienotā radītāja un evolucionējošās augstākās būtnes domēns. Neviena aktuāla vai aktualizējoša realitāte nevar izvairīties no galīgām attiecībām ar trešo avotu un centru.
Vispārējais tēvs vada pirms enerģijas, pirms gara un personības sfēras. Mūžīgais dēls dominē garīgo aktivitāšu sfērās. Paradīzes salas klātbūtne vieno fiziskās enerģijas un materializējošā spēka domēnu. Apvienotais darbonis darbojas ne tikai kā bezgalīgs gars, kas pārstāv dēlu, bet arī kā universāls paradīzes spēku un enerģiju manipulators, tājādi radot universālo un absolūto prātu. Apvienotais darbonis darbojas visā lielajā visumā kā pozitīva un atšķirīga personība, īpaši augstākajās garīgo vērtību, fiziskās enerģijas attiecību un patieso prāta nozīmju sfērās. Viņš darbojas specifiski visur un vienmēr, kur enerģija un gars asociējas un miedarbojas. Viņš dominē visās reakcijās ar prātu, pārvalda lielu spēku garīgajā pasaulē un izdara varenu ietekmi uz enerģiju un matēriju. Visos laikos trešais avots pauž pirmā avota un centra dabu. Trešais avots un centrs pilnīgi un bez ierobežojumiem dala pirmā avota un centra visurasamīgu, dažreiz tiekot saukts par visuresošo garu. Savdabīgā un ļoti personiskā veidā prāta dievs dala vispārējā tēva un viņa mūžīgā dēla viszinību. Gara zināšanas ir dziļas un pilnīgas. Apvienotais radītājs manifestē noteiktas vispārējā tēva visvarenības fāzes, bet patiesībā ir visvarens tikai prāta jomā. Dievības trešā persona ir intelektuālais centrs un prāta sfēru universālais administrators. Šeit viņš ir absolūts, viņa suverenitāte ir neierobežota. Šķiet, ka apvienoto darboni motivē tēva-dēva partnerība, bet visas viņa darbības šķiet atzīstam tēva paradīzes attiecības. Dažreiz un noteiktās funkcijās viņš šķiet kompensē pieredzes dievību, dieva augstākā un dieva ultimālā, attīstības nepilnību. Un šeit slēpjas bezgalīgs noslēpums, ka bezgalīgais vienlaikus atklāja savu bezgalību dēlā un kā paradīzi, un tad rodas būtne, kas dievišķībā ir līdzvērtīga dievam, atspoguļo dēla garīgo dabu un spēj aktivizēt paradīzes modeli, būtne, kas suverenitātei ir provizoriski pakārtota, bet daudzos veidos acīm redzot ir visdaudzpusīgākā darbībā. Un šāds acīm redzams pārākums darbībā atklājas trešā avota un centra atribūtā, kas ir pārāks pat par fizisko gravitāciju, paradīzes salas universālo manifestāciju. Papildus šai enerģijas un fizisko lietu superkontrolei, bezgalīgais gars ir lieliski apveltīts ar tām pacietības, žēlastības un mīlestības īpašībām, kas tik izsmalcināti atklājas viņa garīgajā kalpošanā. Gars ir ārkārtīgi kompetents kalpot mīlestībai un aizēnot taisnīgumu ar žēlastību. Dievam garam piemīt visa sākotnējā un mūžīgā dēla pārdabiskā laipnība un žēlsirdīgā pieķeršanās. Jūsu izcelsmes visums tiek kalts starp taisnīguma laktu un ciešanu āmuru, bet tie, kas valda pār āmuru, ir žēlestības bērni, bezgalīgā gara garīgie pēcnācēji. Sadaļa numur 2. Visur esošais gars. Dievs ir gars trīskāršā nozīmē. Viņš pats ir gars, savā dēlā viņš parādās kā gars bez ierobežojumiem, apvienotajā darbonī kā gars, kas saistīts ar prātu. Un papildus šīm garīgajām realitātēm mēs domājam, ka saskatām pieredzes gara fenomenu līmeņus, augstākās būtnes, ultimālās dievības un dievības absolūtā garus. Bezgalīgais gars ir tikpat liels mūžīgā dēla papildinājums, cik dēls ir vispārējā tēva papildinājums. Mūžīgais dēls ir tēva garīgota personalizācija. Bezgalīgais gars ir mūžīgā dēla un vispārējā tēva personalizēta garīgošana. Ir daudzas netraucētas garīgā spēka līnijas un supermateriāla spēka avoti, kas Urantijas iedzīvotājus tieši saista ar paradīzes dievībām. Pastāv domu saskaņotāju tiešā saikne ar vispārējo tēvu, mūžīgā dēla garīgās gravitācijas tieksmes, plašā ietekme un apvienotā radītāja garīgā klātbūtne. Starp dēla garu un gara pastāv funkcionāla atšķirība. Trešā persona savā garīgajā kalpošanā var funkcionēt kā prāts plus gars vai kā gars vien. Papildus šīm paradīzes klātbūtnēm, urantieši gūst labumu no vietējā un supervisuma arīgajām ietekmēm un aktivitātēm ar to gandrīz bezgalīgo mīlošo personību klāstu, kas vienmēr vada patiesā mērķa un godīgās sirds īpašniekus augšup un iekšup uz dievišķības ideāliem un augstākās pilnības mērķa.
Mēs zinām par mūžīgā dēla universālā gara klātbūtni. Mēs to varam nekļūdīgi atpazīt. Bezgalīgā gara, dievības trešās personas klātbūtni, var zināt pat mirstīgais cilvēks, jo materiālās radības var faktiski piedzīvot šīs dievišķās ietekmes labvēlību, kas darbojās kā vietējā visuma svētais gars, kas tiek piešķirts cilvēces rasēm. Cilvēki zināmā mērā arī var apzināties saskaņotāju, vispārējā tēva bezpersonisko klātbūtni. Visi šie dievišķie gari, kas strādā cilvēka pacelšanai un garīgošanai, darbojas vienoti un pilnīgā sadarbībā. Tie ir kā viens mirstīgo augšupcelšanās un pilnības sasniegšanas plāns. Garīgajā darbībā. Sadaļa numur 3. Vispārējais manipulators. Paradīzes sala ir fiziskās gravitācijas avots un substance, un tam vajadzētu būt pietiekamam, lai jūs informētu, ka gravitācija ir viena no visreālākajām un mūžīgi uzticamākajām lietām visā visuma fiziskajā visumā. Gravitāciju nevar modificēt vai atcelt, izņemot ar spēkiem un enerģijām, ko kopīgi atbalsta tēvs un dēls, kas ir uzticēti trešā avota un centra personai un funkcionāli saistīti ar to. Bezgalīgajam garam piemīt unikāls un pārsteidzošs spēks – antigravitācija. Šis spēks nav funkcionāli, novērojami, klātesošs ne tēvā, ne dēlā. Šī spēja pretoties materiālās gravitācijas vilkmei, kas raksturīga trešajam avotam, atklājas apvienotā darboņa personīgajās reakcijās uz noteiktām visuma attiecību fāzēm. Un šis unikālais atribūts ir nododams dažām augstākajām bezgalīgā gara personībām. Antigravitācija var atcelt gravitāciju lokālā ietvarā. Tā to dara, izmantojot līdzvērtīgu spēka klātbūtni. Tā darbojas tikai attiecībā uz materiālo gravitāciju, un tā nav prāta darbība. Džiroskopa gravitācijas pretojošais fenomens ir labs antigravitācijas efekta piemērs, bet tam nav vērtības, lai ilustrētu antigravitācijas cēloni. Vēl tālāk apvienotais darbonis demonstrē spēkus, kas var pārspēt spēku un neutralizēt enerģiju. Šādi spēki darbojas palēninot enerģiju līdz materializācijas punktam un ar citām jums nezināmām tehnikām. Apvienotais radītājs nav ne enerģija, ne enerģijas avots, ne enerģijas liktenis, viņš ir enerģijas manipulators. Apvienotais radītājs ir darbība, kustība, maiņas, modifikācija, koordinācija, stabilizācija un līdzsvars. Enerģijas, kas pakļautas paradīzes tiešai vai netiešai kontrolei, pēc savas dabas ir atsaucīgas uz trešā avota un centra un tā daudzveidīgo aģentūru darbībām. Visumu visums ir caurausts ar trešā avota un centra enerģijas kontrolas radībām, fiziskiem vadītājiem, enerģijas virzītājiem, enerģijas centriem un citiem darbības dieva pārstāvjiem, kuriem ir darīšana ar fizisko enerģijas regulēšanu un stabilizāciju. Visām šīm unikālajām fiziskās funkcijas radībām piemīt dažādi enerģijas kontrolas atribūti, piemēram, antigravitācija, ko tās izmanto savos centienos nodibināt lielā visuma matērijas un enerģiju fizisko līdzsvaru. Šķiet, ka visas šīs darbības, dieva materiālās aktivitātes, saista viņa funkciju ar paradīzes salu. Un patiešām visas enerģijas aģentūras ievēro un pat ir atkarīgas no mūžīgās salas absolūtisma. Bet apvienotais darbonis nedarbojas paradīzes labā vai reaģējot uz to. Viņš darbojas personīgi tēva un dēla labā. Paradīze nav persona. Trešā avota un centra nepersoniskās, bezpersoniskās un citādi nepersoniskās darbības ir visas paša apvienotā darboņa gribas akti. Tās nav nekā vai neviena atspulgi, atvasinājumi vai atbalsis. Paradīze ir bezgalības paraugs. Darbības dievs ir šī parauga aktivizētājs. Paradīze ir bezgalības materiālais atbalsta punkts. Trešā avota un centra aģentūras ir intelekta sviras, kas motivē materiālo līmeni un injicē spontanitāti fiziskās radīšanas mehānismā. Sadaļa numur 4. Absolūtais prāts. Trešajam avotam un centram ir intelektuāla daba, kas atšķiras no viņa fiziskajiem un garīgajiem atribūtiem. Šāda daba ir grūgi kontaktējama, bet tā ir asociējama, intelektuāli, lai gan nepersoniski. To var atšķirt no trešās personas fiziskajiem atribūtiem un garīgā rakstura prāta funkciju līmeņos, bet personība uztverē šī daba nekad nedarbojas neatkarīgi no fiziskām vai garīgām izpausmēm. Absolūtais prāts ir trešās personas prāts. Tas ir neatdalāms no dieva gara personības. Prāts funkcionējošās būtnēs nav atdalīts no enerģijas vai gara vai abiem.
Prāts nav raksturīgs enerģijai. Enerģija ir uztveroša un atsaucīga prātam. Prātu var uzlikt uz enerģijas, bet apziņa nav raksturīga tīri materiālam līmenim. Prāts nav jāpievieno tīram garam, jo gars ir iedzimti apzinošs un identificējošs. Gars vienmēr ir inteliģents, kaut kādā veidā apveltīts ar prātu. Tas var būt šīs prāts vai tas prāts, tas var būt pirmsprāts vai superprāts, pat gara prāts, bet tas dara līdzvērtīgu domāšanai un zināšanai. Gara ieskats pārspēj, pārsniedz un teorētiski ir pirms prāta apziņas. Apvienotais radītājs ir absolūts tikai prāta jomā, universālā intelekta sfērās. Trešā avota un centra prāts ir bezgalīgs. Tas pilnībā pārspēj visuma aktīvos un funkcionējošos prāta aplokus. 7 supervisumu prāta apveltījums ir atvasināts no 7 meistara gariem, apvienotā radītāja primārajām personībām. Šie meistara gari izplata prātu lielajā visumā kā kosmisko prātu, un jūsu vietējais visums ir caurstrāvēts ar Orvontona tipa kosmiskā prāta Nebadona variantu. Bezgalīgais prāts ignorē laiku, ultimālais prāts pārspēj laiku, kosmiskais prāts ir pakļauts laikam. Un tāpat ar telpu. Bezgalīgais prāts ir neatkarīgs no telpas, bet nolaižoties no bezgalīgā līdz palīga prāta līmeņiem, intelektam arvien vairāk jārēķinās ar telpas faktu un ierobežojumiem. Kosmiskās spēka reakcija uz prātu, tāpat kā kosmiskais prāts reaģē uz garu. Gars ir dievišķs mērķis, un gara prāts ir dievišķs mērķis darbībā. Enerģija ir lieta, prāts ir nozīme, gars ir vērtība. Pat laikā un telpā prāts nodibina tās relatīvās attiecības starp enerģiju un garu, kas liecina par savstarpēju radniecību mūžībā. Prāts pārvērš gara vērtības intelekta nozīmēs. Gribai ir spēks panākt, ka prāta nozīmes nes augļus gan materiālajā, gan garīgajā jomā. Paradīzes augšupcelšanās ietver relatīvu un diferencētu izaugsmi garā, prātā un enerģijā. Personība ir šo pieredzes individualitātes sastāvdaļu vienotāja. Sadaļa numur 5. Prāta kalpošana. Trešais avots un centrs ir bezgalīgs prātā. Ja visums izaugtu līdz bezgalībai, viņa prāta potenciāls joprojām būtu pietiekams, lai apveltītu neierobežotu skaitu radību ar piemērotiem prātiem un citiem intelekta priekšnosacījumiem. Radītā prāta jomā trešā persona ar saviem koordinētajiem un pakārtotajiem biedriem valda augstākā mērā. Radību prāta sfēras ir ekskluzīvi radušās no trešā avota un centra. Viņš ir prāta dāvātājs. Pat tēva fragmentiem nav iespējams iemājot cilvēku prātos, kamēr ceļš nav pienācīgi sagatavots ar bezgalīgā gara prāta darbību un garīgo funkciju. Prāta unikālā iezīme ir tā, ka to var piešķirt tik plašam dzīvības diapazonam. Ar savu radošo un radību biedru starpniecību trešais avots un centrs kalpo visiem prātiem visās sfērās. Viņš kalpo cilvēka un pirmscilvēka intelektu ar vietējo visuma palīgu starpniecību un ar fizisko vadītāja aģentūras starpniecību kalpo pat viszemākajām nepieredzošajām vienībām no visprimitīvākajiem dzīvo būtņu veidiem. Un vienmēr prāta vadība ir prāta gara vai prāta enerģijas personību kalpošana. Tā kā dievības trešā persona ir prāta avots, ir diezgan dabiski, ka evolūcijas gribas radībām ir vieglāk izveidot saprotamus jēdzienus par bezgalīgo garu nekā par mūžīgo dēlu vai vispārējo tēvu. Apvienotais radītājs realitāte nepilnīgi atklājas pašā cilvēka prāta esamībā. Apvienotais radītājs ir kosmiskā prāta priekštesis, un cilvēka prāts ir individualizēts aplis, bezpersoniska daļa no šī kosmiskā prāta, kā to vietējā visumā piešķir trešā avota un centra radošā meita. Tā kā trešā persona ir prāta avots, neuzskatiet, ka visi prāta fenomeni ir dievišķi. Cilvēka intelekts sakņojas dzīvnieku rasu materiālā izcelsmē. Visuma intelekts nav patiesāka atklāsme par Dievu, kurš ir prāts, kā fiziskā daba ir patiesa atklāsme par paradīzes skaistumu un harmoniju. Pilnība ir dabā, bet daba nav pilnīga. Apvienotais radītājs ir prāta avots, bet prāts nav apvienotais radītājs. Prāts urantijā ir kompromiss starp domas pilnības būtību
un jūsu nenobriedušās cilvēka dabas evolucionējošo mentalitāti. Jūsu intelektuālās evolūcijas plāns patiešām ir cildenes pilnības plāns, bet jūs esat tālu no šī dievišķā mērķa, kad funkcionējat miesas teltīs. Prāts patiešām ir dievišķas izcelsmes, un tam patiešām ir dievišķs liktenis, bet jūsu mirstīgie prāti vēl nav dievišķas cieņas vērti. Pārāk bieži jūs bojājat savu prātu ar nepatiesumu un apdedzināt to ar netaisnību. Jūs pakļaujat to dzīvnieciskām bailēm un izkropļojat ar bezjēdzīgu nemieru. Tāpēc, lai gan prāta avots ir dievišķs, prāts, kādu jūs to pazīstat savā augšupcelšanās pasaulē, diez vai var kļūt par lielas apbrīnas objektu, vēl jo mazāk par pielūgsmes vai dievināšanas objektu. Nenobriedušā un neaktīvā cilvēka intelekta apcere var novest tikai pie pazemības reakcijām. Sadaļa numur 6. Prāta gravitācijas aploks. Trešais avots un centrs, universālais intelekts, personīgi apzinās katru prātu, katru intelektu visā radībā, un viņš uztur personisku un perfektu kontaktu ar visām šīm fiziskajām, moroncijas un garīgajām radībām ar prāta apveltījumu plašajos visumos. Visas šīs prāta aktivitātes tiek aptvērtas absolūtajā prāta gravitācijas aplokā, kas fokusējas trešajā avotā un centrā un ir daļa no bezgalīgā gara personiskās apziņas. Līdzīgi kā tēvs pievelk sev visu personību, un kā dēls piesaista visu garīgo realitāti, tāpat apvienotais darbonis izmanto pievilkšanas spēku uz visiem prātiem. Viņš neierobežoti dominē un kontrolē universālo prāta aploku. Visas patiesās un īstās intelektuālās vērtības, visas dievišķās domas un perfektās idejas tiek nekļūdīgi pievilktas šim absolūtajam prāta aplokam. Prāta gravitācija var darboties neatkarīgi no materiālās un garīgās gravitācijas, bet visur un vienmēr, kur pēdējās divas iedarbojas, prāta gravitācija vienmēr darbojas. Kad visas trīs ir saistītas, personības gravitācija var aptvert materiālo radību, fizisku vai moroncijas, galīgu vai apsonītu, bet neatkarība no tā, prāta apveltījums pat bezpersoniskās būtnes dod tām spēju domāt un apveltīt tās ar apziņu, neskatoties uz pilnīgu personības neesamību. Tomēr personības cieņas pratība, cilvēciska vai dievišķa, nemirstīga vai potenciāli nemirstīga, nerodas ne no gara, ne prāta, ne matērijas. To piešķir vispārējais tēvs. Tāpat arī gara, prāta un materiālās gravitācijas mijiedarbība nav priekšnoteikums personības gravitācijas parādīšanās. Tēva aploks var aptvert prāta materiālu būtni, kas nereaģē uz garīgo gravitāciju, vai arī tas var ietvert prāta gara būtni, kas nereaģē uz materiālo gravitāciju. Personības gravitācijas darbība vienmēr ir vispārējā tēva gribas akts. Kamēr prāts ir enerģija, kas saistīta ar tīri materiālām būtnēm, un gars, kas saistīts ar tīri garīgām personībām, neskaitāmas personību kārtas, ieskaitot cilvēku, ir apveltītas ar prātiem, kas saistīti gan ar enerģiju, gan ar garu. Radību prāta garīgie aspekti nemainīgi reaģē uz mūžīgā dēla gara gravitācijas vilkmi. Materiālās iezīmes reaģē uz materiālā visuma gravitācijas tieksmi. Kosmiskais prāts, ja tas nav saistīts ne ar enerģiju, ne ar garu, nav pakļauts ne materiālo, ne garīgo aploku gravitācijas prasībām. Tīrs prāts ir pakļauts tikai apvienotā darboņa universālajam gravitācijas tvērienam. Tīrs prāts ir tūs radinieks bezgalīgajam prātam, un bezgalīgais prāts, teorētiskais gara un enerģijas absolūtu koordināts, šķiet ir likums pats par sevi. Jo lielāka ir gara un enerģijas atšķirība, jo lielāka ir novērojamā prāta funkcija. Jo mazāka ir enerģijas un gara daudzveidība, jo mazāka ir novērojamā prāta funkcija. Acīm redzot, kosmiskā prāta maksimālā funkcija ir laika visumos telpā. Šeit šķiet, ka prāts darbojas viduszonā starp enerģiju un garu, bet tas neatiecas uz augstākiem prāta līmeņiem. Paradīzē enerģija un gars būtībā ir viens. Prāta gravitācijas aploks ir uzticams, tas izriet no dievības trešās personas paradīzē,
Bet ne visas novērojamās prāta funkcijas ir paredzamas. Visā zināmajā radībā šim prāta aplokam paralēli pastāv kāda maz saprotama klātbūtne, kuras funkcija nav paredzama. Mēs uzskatām, ka šī neprognozējamība daļēji ir attiecināma uz vispārējā absolūta funkciju. Kāda ir šī funkcija, mēs nezinām. Kas to iedarbina, mēs varam tikai minēt. Par tās attiecībām ar radībām mēs varam tikai spekulēt. Dažas galīgā prāta neprognozējamības fāzes varētu būt saistītas ar augstākās būtnes nepilnīgumu, un pastāv plaša aktivitāšu zona, kurā apvienotais darbonis un vispārējais absolūts iespējams varētu saskarties. Par prātu ir daudz nezināma, bet par šo mēs esam pārliecināti. Bezgalīgais gars ir radītāja prāta pilnīga izpausme visām radībām. Augstākā būtne ir visu radību prātu evolucionējošā izpausme savam radītājam. Sadaļa numur 7 – visuma atspoguļošanās spēja. Apvienotais darbonis spēj koordinēt visus visuma aktualitātes līmeņus tādā veidā, lai padarītu iespējamu vienlaicīgu mentālā, materiālā un garīgā atziņu. Tas ir visuma atspoguļošanās spējas fenomens, šī unikālā un neizskaidrojamā spēja redzēt, dzirdēt, sajust un zināt visas lietas, kā tās notiek visā supervisumā, un ar atspoguļošanās spējas palīdzību fokusēt visu šo informāciju un zināšanas jebkurā vēlamajā punktā. Atspoguļošanās spējas darbība pilnībā parādās katrā no 7 supervisumu galvenajām pasaulēm. Tā darbojas arī visos supervisumu sektoros un vietējo visumu robežās. Atspoguļošanās spēja galu galā fokusējas paradīzē. Atspoguļošanās spējas fenomens, kāds tas atklājas supervisumu galvenajās pasaulēs tur izvietoto atspoguļojošo personību pārsteidzošajās izpausmēs, atspoguļo vissarežģītāko, visu eksistences fāžu savstarpējo saistību, kāda sastopama visā radībā. Gara līnijas var izsekot līdz dēlam, fizisko enerģiju līdz paradīzei un prātu līdz 3. avotam. Bet ārkārtējā visuma atspoguļošanās spējas fenomenā ir unikāla un izcila visu 3 vienotība, kas saistīta tā, lai visuma valdnieki varētu uzzināt par attāliem apstākļiem acu mirklī, vienlaikus ar to notikšanu. Lielu daļu atspoguļošanās spējas tehnikas mēs saprotam, bet ir daudzas fāzes, kas mūs patiešām mulsina. Mēs zinām, ka apvienotais darbonis ir visuma prāta aploka centrs, ka viņš ir kosmiskā prāta priekštesis, un ka kosmiskais prāts darbojas 3. avota un centra absolūtās prāta gravitācijas dominance. Mēs tālāk zinām, ka kosmiskā prāta aploki ietekmē visu zināmo eksistences intelektuālos līmeņus. Tie satur universālos telpas ziņojumus un tikpat noteikti fokusējas 7 meistara garos un saplūst 3. avotā un centrā. Šķiet, ka attiecības starp galīgo kosmisko prātu un dievišķo absolūto prātu attīstās augstākā pieredzes prātā. Mums tiek mācīts, ka laika rītausmā šo pieredzes prātu augstākajam piešķīra bezgalīgais gars, un mēs pieņemam, ka noteiktas atspoguļošanās spējas fenomena iezīmes var izskaidrot tikai postulējot augstākā prāta aktivitāti. Ja augstākais nav iesaistīts atspoguļošanās spējā, mēs esam neziņā, kā izskaidrot šīs kosmosa apziņas sarežģītās transakcijas un nekļūdīgās operācijas. Šķiet, ka atspoguļošanās spēja ir viszinība pieredzes galīgā robežās un varētu pārstāvēt augstākās būtnes klātbūtnes apziņas rašanos. Ja šis pieņēmums ir patiess, tad atspoguļošanās spējas izmantošana jebkurā tās fāzēs ir līdzvērtīga daļējai saskarsmei ar augstākā apziņu. Sadaļa numur 8. Bezgalīgā gara personības. Bezgalīgajam garam ir pilnīga vara nodot daudzus savus spēkus un prerogatīvas savām koordinātajām un pakārtotajām personībām un aģentūrām. Pirmais bezgalīgā gara dievību radošais akts – samībā, kas ir bezgalīgā gara izplatītāji visumiem.
Supervisuma galvenajā mītnē nav tieša trešā avota un centra pārstāvja. Katra no šīm 7 radībām ir atkarīga no viena no paradīzes meistara gariem, kurš darbojas caur 7 atspoguļojošiem gariem, kas atrodas supervisuma galvaspilsētā. Nākamais un nepārtrauktais bezgalīgā gara radošais akts atklājas laiku pa laikam radošo garu radīšanā. Katru reizi, kad vispārējais tēvs un mūžīgais dēls kļūst par vecākiem radītājiem dēlam, bezgalīgais gars kļūst par priekšteci vietējā visuma radošajam garam, kurš kļūst par tuvu biedru šim radītājam dēlam visā turpmākajā visuma pieredzē. Tāpat kā ir nepieciešams atšķirt mūžīgo dēlu no radītājiem dēliem, tā ir nepieciešams atšķirt bezgalīgo garu no radošajiem gariem vietējā visuma koordinētiem radītājiem dēliem. Tas, kas bezgalīgais gars ir visai radībai, tas radošais gars ir vietējam visumam. Trešo avotu un centru lielajā visumā pārstāv plašs kalpojošo garu, vēstnešu, skolotāju, tiesnešu, palīgu un padomdevēju klāsts, kopā ar noteiktu fizisku, moroncijas un garīgu aploku pārraugiem. Ne visas šīs būtnes ir personības šī vārda stingrā nozīmē. Galīgās radības veida personība raksturo 1. Subjektīva pašapziņa, 2. Objektīva reakcija uz tēva personības aploku. Ir radītāju personības un radību personības, un papildus šiem 2 fundamentālajiem tipiem ir trešā avota un centra personības, būtnes, kas ir personiskas bezgalīgajam garam, bet nav neierobežoti personiskas radību būtnēm. Šīs trešā avota personības nav daļa no tēva personības aploka. Pirmā avota personība un trešā avota personība ir savstarpēji kontaktējamas. Visa personība ir kontaktējama. Tēvs piešķir personību pēc savas personīgās brīvās gribas. Kāpēc viņš to dara, mēs varam tikai minēt. Kā viņš to dara, mēs nezinām. Mēs arī nezinām, kāpēc trešais avots piešķir ne tēva personību. Bet to bezgalīgais gars dara savā vārdā, radošā saistībā ar mūžīgo dēlu un daudzos jums nezināmos veidos. Bezgalīgais gars var arī darboties tēva vārdā, piešķirot pirmā avota personību. Ir daudz trešā avota personību veidu. Bezgalīgais gars piešķir trešā avota personību daudzām grupām, kas nav iekļautas tēva personības aplokā, piemēram, dažiem enerģijas virzītājiem. Tāpat bezgalīgais gars kā personības traktē daudzas būtņu grupas, piemēram, radošos garus, kas ir paši savā klasē attiecībās ar tēva aplokā esošajām radībām. Gan pirmā avota, gan trešā avota personības ir apveltītas ar visu un vēl vairāk, ko cilvēks asociē ar personības jēdzienu. Tām ir prāti, kas aptver atmiņu, saprātu, spriedumu, radošo iztēli, ideju asociāciju, lēmumu, izvēli un daudzas papildu intelekta spējas, kas mirstīgajiem ir pilnīgi nezināmas. Ar dažiem izņēmumiem jums atklātajām kārtām ir forma un noteikta individualitāte. Tās ir reālas būtnes. Lielākā daļa no tām ir redzamas visām gara eksistences kārtām. Pat jūs varēsiet redzēt savus zemāko kārtu garīgos biedrus, tiklīdz būsiet atbrīvoti no savu tagadējo materiālo acu ierobežotās redzes un būsiet apveltīti ar moroncijas formu ar tās paplašināto jutību pret garīgo lietu realitāti. Trešā avota un centra funkcionālā saime, kā tā atklāta šajos stāstījumos, iedalās 3 lielās grupās. 1. Augstākie gari, saliktas izcelsmes grupa, kas ietver cita starpā šādas kārtas. 1. 7 paradīzes meistara gari. 2. Pārvisumu atspoguļojošie gari. 3. Vietējo visumu radošie gari. 2. Enerģijas virzītāji. Kontroles radību un aģentūru grupa, kas darbojās visā organizētajā telpā. 3. Bezgalīgā gara personības. Šis apzīmējums nevienmēr nozīmē, ka šīs būtnes ir trešā avota personības, lai gan dažas no tām ir unikālas kā gribas radības. Tās parasti tiek grupētas 3 galvenajās klasifikācijās. Bezgalīgā gara augstākās personības, telpas vēstnešu pulki, laika kalpojošie gari. Šīs grupas kalpo paradīzē, centrālajā jeb mājokļu visumā,
supervisumos, un tās ietver kārtas, kas darbojās vietējos visumos, pat līdz zvaigznājiem, sistēmām un planētām. Dievišķā un bezgalīgā gara plašās saimes gara personības ir mūžīgi veltītas Dieva mīlestības un Dēla žēlastības kalpošanai visām laika un telpas evolūcionāro pasauļu saprātīgajām radībām. Šīs garīgās būtnes veido dzīvās kāpnes, pa kurām mirstīgais cilvēks kāp no haosa uz godību. Urantijā atklājas Uversas dievišķais padomdevējs, ko dienu senči pilnvarojas attēlot bezgalīgā gara dabu un darbu.